Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lagziņas-Krodrēna, un šodien mēs tiekamies 27. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušību nav sērijā. Šajā piekdienā, 25. oktobrī, es došos tālā ceļā pāri visai Kurzemei uz Enguri, kur man paredzēta tikšanās ar lasītājiem. Tikšanās bibliotekās ir viena no mīļākajām ikdienas svētku sastāvdaļām, jo man ļoti patīk tikties ar saviem lasītājiem, aci pret aci. Un vislielākais gandarījums ir tad, ja pasākumā kāds atzīstas, ka neko nav lasījis no manas daļredzes, bet pēc pasākuma taisnā ceļā dodas pie bibliotekāras vaicāt pēc manām grāmatām. No šiem pasākumiem es mājās braucu pozitīvi uzlādēta un apdāvināta kā Ziemassvētkos. Esmu tikusi gan pie vilnas zeķiem, gan tamborētām sedziņām, krūzītēm, dažādiem našķiem, nemaz nerunājot par ziediem. Šīs tikšanās ir tik sirsnīgas un emocionāli mīļas, ka es ar lielu prieku katru reizi dodos šādā izbraucienā. Ja arī tu vēlies, lai es paviesotos tavā pusē un pastāstītu, kā top mani darbi, kā es rakstu stāstus un romāns, un ar ko vēl es brīvajā laikā aizraujos, droši dodies pie savas bibliotekāras, lai viņi sazinās ar mani, un tad jau kopā kaut ko sadomāsim. Nu ko, kamēr ir superīgs, fantastisks un saulains rudens, dodamies dabā, baudīt krāsas, bet tad, kad pienāk tumšie, drūmie rudens un ziemas vakari, ķeramies pie grāmatām. Jo grāmatas ir vēl viens fantastisks piedzīvojums, ko izbaudīt uz savas ādas. Un ir interesanti iepazīt arī grāmatas autors. Nu ko, tiekamies virtuāli, ielās, bibliotekās un visur citur. Čau, čau!